Jūs vēl pieminējāt arī vēl kādu cilvēku, kas jums dzīvē ir bijis svarīgs, kas ir jūsu mammas otrais vīrs, kam jūs esat ļoti pateicīgs. Cik es saprotu, viņa dēļ jūs esat kļūst arī ļoti patstāvīgs. Kas ir tās galvenās lietas, ko viņš iemācīja jums? Hobiji. Viņš bija ļoti aizrautīgs radioamatieris, tad viņam mājās pat bija sava radiostacija, un viņš tur varēja dienām un naktīm sēdēt, ja, un sazināties ar tiem radiosportistiem tajā laikā. Varbūt viņš bija kaislīgs turists, tātad ūdens turists, kas aizgāja Padomju Savienībā līdz, ja nemaldos, pat sporta meistaram, ja, kas nebija tik grūti, bija jāizbrauc visas Latvijas upes, visas Sibīrijas upes, un noteikts līmenis jāapliecina. Un tieši šī aizrautība ar hobijiem varbūt ir tā, kas man ļoti daudz palīdzēja. Es arī aizrāvos ar daudzām lietām un faktiski uztvēru bieži vien arī savu darbu kā hobiju. Šodien ir kaut kādi specifiskie īpašie jūsu hobiji? Tas joprojām ir dārs. Tas ir. Saimnieks savā pilī, sievu nelaižat klāt, ja? Tā ir mana saimnieka. Mums ir skaidrs sadalīts, ja tad sieva rūpējās par mājas iekšienu, lai tur viss būtu kārtībā, un es rūpējos par to, lai ārā būtu skaisti. Un lai būtu tomāti, un lai būtu vīnogas, ko ēst, un lai būtu zemenes, ko ēst. Vīnogas Latvijas apstākļos? Jā, ļoti labas. Un vīnu arī taisat? Nē, tās ir ēšanai. Vīnam jāaudzē skābās vīnogas, un tas, es domāju, Latvijā, tomēr nav piemērots bizness.